Tika Sināras ķēniņa, Amrāfela, Elasara ķēniņa, Arjoha, Elamas ķēniņa, Kedarlāmēra un Tidala tautu ķēniņa dienās. Tie sāka karot pret Sodomas ķēniņu, Bēru, Gomoras ķēniņu, Birsu, Admas ķēniņu, Sinābu, Ceboimas ķēniņu, Simoberu un Belas, tas ir Koāras ķēniņu. Tie visi sapulcējās Sidimas ielajā, kur tagad Sāls jūra. 12 gadus tie bija kalpojuši Kedarlāmēram, bet 13. tie atkrit, un 14. gadā nāca Kedarlaomets un tie ķēniņi, kas bija ar viņu biedrojušies un sakāva refajiešus pie Ašturot Karnaīmas uziešus, pie Hāmas un Emiešus Kirietaīmas ielajā un Horiešus Seīra kalna zemē līdz pat El Paramai, kas ir pie tūkstneša. Tad tie grīzās atpakaļ un gāja līdz Ain Mišpatai, kas ir Kadešs, un izpostīja visu amalekiešu apgabalu un arī amoriešus, kas mita Hazezo un Tamarā. Tad iznāca Sodomas ķēniņš, Gomoras ķēniņš, Admas ķēniņš, Ceboimas ķēniņš un Belas ķēniņš, tas ir Koāras ķēniņš. Un tie taisījās karam ar viņiem Sidimas ielajā pret Ālamas ķēniņu, Kedarlaomeru tautu ķēniņu, Tidal, Sināras ķēniņu, Amrāfelu un Elasara ķēniņu, Arjohu. 4 ķēniņi pret 5, bet Sidimas ielē bija bagāta ar zemes piķa bedrēm, un Sodomas un Gomoras ķēniņi bēga un iekrita tanīs, bet pārējie aizbēga kalnos. Un tie paņēma visu Sodomas un Gomoras mantību un pārtiku un aizgāja. Un tie sagūstīja arī Latu līdz ar viņa mantību. Viņš bija Ābrāma brāļa dēls un aizgāja, bet tas bija dzīvojis Sodomā.